Labi, es šodien nedzēru. Esmu kautrīgs, daudz cilvēku. Un pat agrāk, kad es mācījos vidusskolā, man bija tā, ka vienmēr bija kaut kur jāiet priekšā, kaut kas jāstāst. Un tad man bija tas uzvārds pa vidiņu, un tad, kad beidzās tās 5 minūtes, un noskanēja zvans, es tik laimīgs biju, ka man vajadzēja iziet no klases, es varēju iet un gatavoties tā kā nākamā. Šoreiz tādas iespējas man nebija, jo mans mentors Jānis teica, ka tev te ir jābūt un bišķi jāapstāst kaut kas pa manīm. Un pirmo reizi īstenībā vakar taisīju prezentāciju, apmēram uz 100 slaidiem sanāca, 40 minūtes, esat gatavi? Kurš bija nākamais? Bet nespēju. Jā? Nospēju? No tā. Labi. Man bija doma, ko es biju stāstīt, bet izkrit bišķi, bet es mēģināšu tā kā atkal atcerēties. Un pa vidusskolu? Vidusskolu jau sen beidz, uz 10 gadiem. Un patiesībā man tā dzīvē bija, kad nebija tā, ka kaut kas man baigi patīk, un tad man nomācījos augstskolā, 3 patiesībā, nevienu nekāpēc. Un tas bija tikai tāpēc, ka nebija tas, ko es kaut kā varbūt gribēju darīt, un tur bija tikai tā, ka vecāki iespēja, ej, mācies, būs labi. Un tad bija tāda praksa, aizbraucu uz Kīpru, bijuši pastrādāju tur, paskatījos, ko darīt, varbūt nākotnē, kas man patiks. Un atbraucot atpakaļ, draugiem bija kaut kāda bāra, biznesa un tādas lietas, man likās, tas ir kaut kas pošs, jo es kaut ko mācēju, tur uzšēkot un kaut ko tādu, un tad kaut kā mēs ar draugiem smuks nesmēdījums. Atvērām savu bāru. Tas bija mans pirmais bizness. Tas izstāsts, ir kāds izstāsts smuki, bet patiesībā tas iekšējais vienkārši parādīt, ka tie klasiskie biznesi patiesībā ir īstenībā ļoti grūti. Man tā bija pirmā pieredze, papīra lietas un tas, 3 gadus strādāju. Labi, ka tas bija tikai pa vasarām, jo katru dienu es biju tur. Jo pats es strādāju pa bārmeni, kad es nebija bārmenis, tad es veidu alus mucas, tur griezu gaļu, taisīju burgerus un tā tālāk. 3 gadus to es darīju, tad atnāca alus ceļām dienas, cik uzlikt tā kā plānu, ja? Un tad es kaut kā domāju, vai tas man ir vajadzīgs, jo es nezināju, ko darīt, kā darīt, un tū mājām man kaut kā paveicās, ka es meklēju kaut kādu darbu un atradu bārmeņu darbu tū mājām. Un aizgāju uz turienu, viss patika, un patiesībā tad es nostrādāju pēdējos 3-4 gadus tur. Man 28, bet sāk 27. Un strādāju tur, un patiesībā tā arī ir, kad mums ievilkts tādā tā kā ripulī, tu strādā 15 stundas dienā, 3 dienas pēc kārtas un tā tālāk. Tā pagāja 1, 2, 3 gadi. Un tad, vienu dienu, man pazvanīja mans mentors, Jānis Vaneks, bet tur bija tā interesanti, man tur tā kā bija ar viņu vēl viens draugs, kurš bija ļoti skeptiski saruši tādām lietām, viņš man zvanīja, viņš saka, sasniedz Jāni baigāt tēmēt. Man pat nebija viņam jāzvana, jo nākamajā dienā bija zvans no viņa, un viņš teica, čau, kā iet? Es teicu, normāli, jo man negāja labi. Un bija vienkārši jautājums. Babka interesē? Es teicu, interesē. Oi, tas jau ir akutni, tas būs pēc tam. Interesē. Viņš teica, lai satiekamies, trešdien pastāstīšu. Aizgāju satikties. Un, protams, viņš sāka stāstīt par kārtiņām un tā tālāk. Es pirms tam biju kaut kur, it kā kaut kas līdzīgs, bet kaut kas bišķi savādāks. Man bija tāda lūdzu, neko tādu, jo es negribu tādu atgriezties, kaut ko tur darīt, runāt cilvēkiem, tirgot produktus un tā tālāk. Viņš man pastāstīja, būs kārtiņa, tās. Aizbrauc mājās, domāju, ko darīt, stāstīt ar visiem, būs, nebūs tur. Un pagāja nedēļa, jo es atkal visu laiku domāju. Un atkal viņš man zvaja. Viņš saka, nu ko, sāksim? Es teicu, nē, man no pagaidām nav naudas. Kā nav naudas? Labi, iedos stundiņu padomāt. Padomāju stundiņu, aizbraucu uz ofisu, pieregistrējos. Un sākumā nezināju, ko darīt. Bet kāpēc man īstenībā patīk bizness kā tāds kā Lainis, pēc, kad mums vienmēr ir cilvēki, kas mums palīdz. Jo pašā sākumā viņš teica, es zinu, ka tu nezini, ko darīt, bet vienīgais, ko es no tevis prasu, sarunā, tikšanās, un es tev palīdzēšu. Tas, kas nebija šajā biznesā, nebija, kas palīdz.
Un tad es strādāju, negāju tik sākumā iespējams viegli, un tie markeri tā kā nepievienojās, grūti bija, jo visi draugi man pateica, necēla telefonu, un tā tālāk, tas ir normāli. Un patiesībā es esmu īstenībā ļoti priecīgs, ka viņi nav šeit, jo šis biznes nav priekš visam. Un šādā veidā es izkāpu ārpā no savas komforta zonas, iepazinos ar daudz pozitīviem cilvēkiem, kas manā komandā, paldies jums. Mēs pat bijām Čehijā tagad, mēs bijām 13 cilvēki, mēs dzīvojam vienā hostelī. Mēs bijām 10 čeki vienā numuriņā, un mums bija 2 dušas, un mēs visi tur gājām no rīta mazgāties. Nu, tur bija baigi interesanti. Augsts ūdens bija, un beigās man makus nozaga. Melnie. Nu, un tad bija tā, kad es domāju, kā to darīt, jo strādāju tur restorānā. Iespējams, man te palūdz, varbūt tu gribi atnāk atpakaļ, mums tur vajag atvērties no bārmeņa un tā tālāk. Un tad es domāju, iespējams, man viņiem jāapstāst šā ideja un tā tālāk. Priekšnieks teica, jā, būs labi, pieslēgsimies un tā tālāk. Un aizgāju atpakaļ uz to žurku rāti, vai kas tur ir, un es strādāju. Un pagāja 1 mēnesis, nepieslēdzies 2 mēnesis, nepieslēdzies 3. mēnesī. Man tāda 1 diena bija, ka es domāju, ko es daru. Es zinu, ka reāli ir tāds biznes, kas patiesībā man negaidīs. Vai arī es palieku šeit, un tad bija kaut kāds laiks, kad bija kaut laiciņi iekšā. Ir tāds top džeks, kas ir 8.1. Dzirdēju tur pa viņa tām izmaksām. Māciņā nelien, bet no pēram. Tur bija pēram, cik sapratu, cīņš nav plus miljonu mēnesi. Super. Un tad es vienkārši bija reāli tā diena, 1 diena. Piegāju pie savas tās nolādētās bārlietas. Un tas bija tāds mans dzīves meņu. Un bija 2 varianti. Vai es palieku šeit un daru to, ko es vienmēr varu darīt arī pēc 2-3 gadu. Vai es eju un daru kaut ko bišķi savādāk. Un tas bija ļoti vienkārši. Ja es zināju, ka bija džeks, kas mēnesī pelna 500 000, tad es domāju, cik es pelnu. Un es paņēmu tādus piemērus, lai vienkārši tas beigās izstāst kaut cik interesanti un pēc skaidri būtu normāli. Pieņemsim, ka es strādāju līdz 90 gadu kā bārmenis. Forši bārmenis 90 gadu. Krūtītis, zinu, tur šeiko, lūst kaunu un tā tālāk. Un tajā laikā man bija 27 gadi. Ja mēs atņemam, kas sanāk 63 gadi, paliek strādāt. Tas nozīmē, ja gadā 12 mēneši, man palikuši līdz manas karjeras beigām 756 mēneši. Neslēpšu, jums man alga bija 500 eiro, dažreiz pat mazāk, neskaidot 40. Ko tas nozīmē? Tas ir cik nopelnīšu pa dzīvi. Un tas bija tas, kad es patiesībā aizvēju šo meņu, aizgāju pie priekšnieka tajā dienā un pateicu, ka visus varu šo negribu darīt. Tā ir? Tāpēc, iespējams, daudz cilvēku, zin kā, man ir liels prieks, ka jūs nedraudzēties ar ciklonētiešām, jo tad jūs nebūtu šeit, to jau jūs ziniet. Bet, cik bieži vien ir tā, ka iespējams no viena tikšanās, no kuras jūs izvairties un atrunājaties kaut kādām lietām, iespējams, ka tā ir tā viena tikšanās, kas var mainīt jūsu dzīvi. Un tāds ir. Tāpēc pašā sākumā, kad es arī biju iestājies, tur kaut kā meklēju top džekus un tā tālāk, un kāds varbūt zina, mums ir tāds aplains Kāris. Uzgājis viņu profilu. Viņam bija tajā Facebook, tajā bildītes aizmugurītē. Bija viena tāda bildīte, kas man uzreiz palika, un es viņu ieliku savu datorā, un tas teksts tā iepatikās. Un jūs ticēt vai nē, kas ir 1. 2. reizi, varbūt kādam trūskot motivāciju, tad patiesībā Lainisam, man liekas, teksts ir šitāds. Kad vienmēr sākumā tas liekas neticami. Ja? Neiespējami. Kamēr tas ir izdarīts. Un viss. Un tieši tā arī. Mīlēt savus markerus, priecēties, paldies. Ceru, ka kaut sanāk. Atrodu zālē, kur ir Mārcis Somčs. Cool. Es nezinu, kāpēc viņš nav runāt pirms tam, jo man tas bija ļoti iedvesmojoši un motivējoši, tāpēc es necentīšos vairs šodien kādu motivēt un kaut ko stāstīt. Ļaušu darīt jauniem cilvēkiem, kas ir patiesībā unikāli un forši, un tā pieredze ir lieliski. Kā bija skatos augšā stāvē? Nebija tik traki, jo. Tas izskatās bīstamāk nekā tas ir tajā brīdī, kad man tu skāp augšā. Tā, tu skāp augšā, tur ir forši, tur ir, es jūs redzu labāk nekā jūs redzat mani. Jūs redzu visus, jūs visi neredzat. Tā kā šeit vienmēr labāk. Okay.
Mums ir palikuši jau 3 šādas lietas, kas ir patiesībā interesantas, nosīt tāds maziņš dzīves tās par iemeslu, kā šeit viss ir bijis, nav bijis, tāpēc mums otrais čāls, kas padalīsies savam lietām, kas ir Mārtis Saliņš, aplaus arī viņam. Tā jūtos, skatos. Pasties, daudz. Es atceros, ka mūsējais es terēju uzkāp un teicu, es neuztraucos, un tad, kad viņam nolaida Ferrari, viņš teica, tagad gan es uztraucos. Man laikā tāpat. Būs Ferrari? Viņi visi forši, viņi skatās tevi tā kā jūties ērti, brīvi. Viņi grib dzirdēt, ko tu stāsti, un tāpēc bez satraukuma. Labi. Tā prezentācija ir uzlikta, jā? Kaut kas notiks? Kaut kas notiks. Sveiki, esmu Mārtis Saliņš. Un gribēju sākt ar to, ka aptuveni no 15 gadu vecuma es strādāju algotu darbu. Un paralēli trenējos sportā. Un tieši tāpat kā sportā, kur es neredzēju iespējas nopelnīt, arī strādājot algotu darbu, es vienmēr domāju par to, kurš tad ir tas īstais un pareizais veids, kā pelnīt naudu. Iespējams šis. Lūk. Un tā es 8 gadus laboju automašīnu. Un sanāca tas man diezgan labi, taču gribot ko vairāk, es izdomāju atvērt savu garāžu. Tas bija viena no manām darba dienām. Taču nepadomāju par to, ka par Rīgu ir izkaisīta vēl ļoti daudz tādi paši gudrinieki kā es, kuri arī ar to nodarbojās. Laiks gāja, kaut ko es pastrādāju, kaut ko nopelnīju, taču ar laiku sapratu, ka tā ir liela cīnīšanās ar veidzirnavām, un tad es arī to pārtraucu. Un atstāju tikai hobija līmenī. Tad es atkal atgriezos pie algota darba. Tas ir nosacīta office. Klātesoši iespējams kāds atpazīst, kur tas ir. Un tas bija ļoti liels solis man, jo tas vairs nebija saistīts ar automašīnu remontēšanu. Un tas bija arī nosacīts lepnuma jautājums, jo tomēr pirms tam es darīju kaut ko, kas jau bija kā mans. Bet šis te atvēra iespējas man atvēra acis man uz jaunām iespējām. Laikam ejot, strādāju savā jaunajā darbā un bieži vien pieķēru sev pie domas, ka sēžu pie galda, kasu galvu un domāju, ko tad īsti iesākt ar savu dzīvi. Jo nostādāt 30 gadus nosacīt stabilā darbā, kur man droši vien atlaidīs apmēram gadu pirms pensijas, nebija ļoti vilinoši. Lūk, pienāca tā diena, kad man arī kāds piezvanīja, tas bija brālis. Un daudz neko nepasaka, viņš man teica, šodien 6:30 tev jābūt bolēro. Sarunas beigas. Labi, ja brālis pateica tā arī jādara. Jo brālis jau neieteiks nekad slikti. Atnācu, noklausījos, gandrīz neko nesapratu. Un pieņēmu izglītotu lēmumu pirmajā nedēļā, meklēt atrunas un mēģināt to nedarīt. Un pirmajā nedēļā, godīgi sakot, gandrīz arī tā izdomāju, ka tas nav priekš manis. Taču brālis man pateica, par ko es viņam ļoti lielu pateicību parādīju, viņš man pateica tādus vārdus. Pacīnies 2 nedēļas un tad pieņem savu lēmumu. Sliktākais, ko tu varēsi izdarīt, tas ir iegūt jaunas zināšanas par kaut ko. Un, protams, pateicoties viņam, es pieņēmu lēmumu palikt, pamācījos, un šobrīd es jau darbojos 3. mēnesi, un es pat īsti savu dzīvi nevarētu savādāk iedomāties, jo savādāk tas būtu solis atpakaļ atkal kārtējies dzīvē. Un, attiecīgi, smagi strādājot un nepadodoties, arī panākumu neliks sevi gaidīt. Un tas ir arī vēlējums, ko es gribēju novēlēt jums, un tas ir nepadoties. Paldies! Pirmais, tas Pilnīgi ne tā, kā es trenēju. Pirmais, tas pirmā reize nomest, un nākamais reizes
Redzēsim te citu ambulā. Otrdienas, ceturtdienas. Dembulē? Paldies tā. Forši Mārcim labs stāsts tas ir biznesa ir no dažādākiem cilvēkiem. Tas patiesībā man kāds ir viena no interesantākajām lietām laikkonetā, ka šeit ir, ja piedodiet, ir tāda izteikti tāds normāls rosols. Ir cilvēki, kas ir augstu līmeņu, zemu līmeņu, platu līmeņu, skaistu līmeņu, neglītu līmeņu, dažādi tipi cilvēki. Dažādi. Bet mums ir vēl palikuši divi rūdīti noziedznieki, kas ir priekšā, tāpēc kā nākamo ar skaļiem aplausiem. Bet viņš ir ļoti, ļoti sakautrēs, tāpēc viņam vajadzīgs lielākie aplausi un tās rokas izmantot, lai kaut ko skaņu radītu. Tāpēc priekšā ir Jānis Butriņš! Es paskatīšos, es izvēlēšos vienu, uz kuru skatīšos, lai neuztraukums. Jā, es skatos uz tevi. Tā kā bez uztraukuma. Un cik tur slaidi ir? Viens. Tiešām viens tavējs un viss. Es nerunāšu tik gari kā iepriekšēji, kā rokstīts. Ir kaut kāds zāles pret uztraukumu? Kādam? Mums ir zāles valsts priekš tevi. Kāpēc Jānis man tikai vienu slaidu sagatavo? Šitais vienīgais? Nē, es ticu, es šitā bukņi. Ja? Labi. Īstenībā mans stāsts atšķirsies bišķi no iepriekšējiem diviem. Es izstāstīšu, kādā veidā es ienācu vispār projektā un kāpēc esmu projektā. Tad sākās stāsts pagājušā gada septembris. Es strādāju savā būvniecībā un man ar būvniecību saistīts cilvēks viens saka, Valdi, es tev kaut ko iedošu. Ja man iedod kaut ko, kāpēc nepaņem kaut ko? Viņš man iedod cashback kārtu. Viņš saka, cashback kārtu, kur iepērcies, dabūs savas atlaides. Es tā, labi, zin kā pieklājums pēc jāpaņem. Es paņemu to cashback kārtu, iemetu mājās plauktā. Un visu. Man zvans otrdien. Valdi, klausies, mums ir tādas prezentācijas otrdienās, ceturtdienās. Atnāc vienreiz paklausies, kas tas par biznesu. Kas biznes, kaut kāds kapēka biznes, tur centus kaut ko. Tas nav nopietni, es savā būvniecībā daudz vairāk nopelnu. Tagad man kā atrunas, man otrdienās, ceturtdienās tieši kā reiz koris. Es saku, Valdi, pagaidi, davai, atnāc vienreiz, tu taču redzēsi, ka tas biznes ir baigais vērienīgs un savā kūrī varēs ciedāt arī pēc 2 gadiem. Es tā padomāju, dziesmu svētki būs 2018. gadā. Es, ja neiešu uz kūri, tad man vienkārši izmitīs no kora. Labi, es tagad pie savas tā padomāju, varbūt es kaut kad varētu aiziet tajā otrdienā, ceturtdienā, bet kaut kā visu laiku nesanāk. Viņš man zvana atkal ceturtdienu, viņš saka, Valdi, tu atnāc tev daļ šodien. Nē, es šodien baigi noguris, bet baigi strojkā tur jācīnās ar strādniekiem, pasūtītājiem. Nav laika, nav laika un nav gribēšana. Un tā viņš man 2 mēneši, katru otrdienu un ceturtdienu zvana, Valdi, šodien būsi. Nē, man šodien koris toči nebūs, mums tur jāmēģina un viss, un es nevaru vietu. Un tā viņš man 2 mēneši pilī. Es tiešām noguru no tā cilvēka. Bet es nevarēju no viņa atteikties, tāpēc, ka es nevarēju viņu izdzēst un necelt viņam telefonu tikai tāpēc, ka viņš man tur tā saka, kaut kāds tur nākotnes būvniecības objekts viņam būs, un tur vajadzēs vēl palīdzību, un es ar savu kompāniju varēšu tā kā nākt viņam palīdzēt. Un es nevaru vienkārši cilvēku atšūt. Tā tad 2 mēneši es esmu ritīgi nobombīts. Viņš tagad man zvana piekdienas vakarā. Valdi, klausies, Jūrmalā ir lielais pasākums. Tur viņš būs tik jaudīgs, arī ar šo laimi saistīts, ka tik jaudīgs, ka vienkārši tu tur viss sapratīsi. Gribi vai negribi šajā biznesā darboties. Un tā ir sestdienas diena, es tev pilīt esmu jau nopirkts, rezervējis. Kāds tev atrunas tagad būs? Es tev padomāju pie sevis. Ļāviens, ok, viņš man pilī visu laiku 2 mēneši, es vienreiz aizbraukšu,
Es viņam tā pateicu, davai, sarunātāji, es atbraucu uz to pasākumu, bet tu pēc tam man liec mieru. Ok, sarunājam tagad, es tagad sestdien no rīta pamostos un iepriekšējā vakarā godīgi 4 salas izdzeru. Tāds nekāds, iebraucu Statoilā, paņem iepildu degvielu pa 10 eiro. Es līdz paņēmu 50 eiro, es nezinu, uz kuriem braucu. Makus atstāvāk mājas, paņem 50 eiro. Es nezinu, varbūt kaut kāds aleluja pasākums, bet beigās man viss nav paņems. Es tagad iebraucu Statoilā, tur iepildu degvielu, tur tā priecīgs, paņemu hotdogu, kafiju kā vienmēr. Un tagad braucu pār Salnieku. Starp citu, mašīnu paņemtu līzingā, tikko svaiga. Pēkšņi sāk ratīties, es zvanīju vienkārši tavs dildu. Un vai, bļāviens, kas tas ir? Johaidīgi. Es atvainojos, johaidīgi. Es laikam esmu ielējis dīzeļu vietā benzīnu. Baigās ziepes, es knapi, nobraucu no Salnieku, uzbraucu vienības gata, nestē. Es saprotu, ka tagad jāgāž pilna bāka dīzela. Man mākā 35 eiro. Sagāšu pavisam 35 eiro. Zinu, pusdienas nebūs man jūrmalā, naudas nav man līdz. Labi, pofīgi, iegāšu tos 35 eiro. Dīzelu tagad gan. Un tagad, normāls cilvēks, mašīnas sviežaks, jābrauc uz servisu. Tad zvanīšu tam cilvēkam, kas man aicināja. Sorry, sanāca šaizi, diemžēl nebūšu. Tagad griežos atpakaļ mājām, līdz zvanīšu ar autoservisu, lai mani sagaida, kad atdošu mašīnu, lai pumpē ārā. Es tagad braucu no Salu tilta. Salu tilts un tā nobrauktu. Es tā domāju, ja es neaizbraukšu uz Jūrmalu, es nekad neuzzināšu, no kā es atsakos. Es teicu, baigā kaut kāda iespēja, tur tā un šitā, un es viņu solīju. Tagad točiņi, kas uz to nebraukšu, viņi vispār cēsīšu šādā no telefonu, neko nerunāšu, man nevajag no viņu nebūtu būvniecības objektus, neko. Un tad īsi pirms tā sadalošā braukt tālāk uz Salu tiltu vai braukt lejā un griezties atpakaļ, es izdarīju, man liekas, dzīvē labāko lēmumu sev un atbraucu uz tādu pasākumu. Ja, šis ir tas moments, kad vajadzēja vienīgais būt Volvo XT60 un SG1. Un benzīna banka. To momentu es ļoti labi atceros un man liekas, tas ir tas, kas jāizlauž sevī. Pa labi vai pa kreisi. Vai taisni. Šajā gadījumā man bija variants taisni vai pa labi. Es izdarīju pareizo izvēli un atbraucu uz Jūrmalu, uz pasākumu, bez naudas, bez pusdienām. Visu dienu ar pauzēm tieši tāpat kā tieši tāds pats pasākums kā šodien. Tikai bez tādiem, kā mēs, kas priekšā runājam. Tā kā es un vēl iepriekšējiem 2 kolēģi. Es no tā pasākuma braucu mājās un domāju, ja tas projekts tiešām strādā, un tā ir taisnība, tas ir pats labākais, tā pat labākā iespēja, kas ar mani var spēt un notikt dzīvē. Atbrauc mājās, un sieva saka, šķis, to traks acis ir. Tas taču tāpatās, kā tu pirms budismā pievērsies pirms 4 gadiem. Tā ir sekta. Es saku, nesaki, ko gribi, tā ir vienkārši grandioza iespēja man. Es saku, es tev neko nepieīšu, es tev kārti iedošu, bet es tev nesaku, ka jāiet šajā biznesā. Es te vakarā izšķidāju visu, cik vien varēju, tur internetu, salasījos labas lietas, sliktas lietas. Arī paturēju prātā to, ko mums teica. Pirms jūs pieņemiet kaut kādu lēmumu, šī kompānija tur, nezinu, normāli, nenormāli, paskatieties, kādas kompānijas pasaulē pievienojušās. Es tā domāju, skaidrs, ka, īši tēli, tādas kompānijas darbojās pasaulē un pievienojušās un progress tik strauši ir. Tur nav variantu, viss aiziet šajā biznesā. Bet es esmu vienkārši neticīgs cilvēks.
tādā ziņā, ka es īsti neticu, kamēr neesmu pats pārbaudījis visu un pārliecinājies. Man vajadzēja to sociālo apliecinājumu, ka sistēma točni strādā. Es zvanu tam cilvēkam, kurš man uzaicinājis, un viņš saka, Klau, man vajag to cilvēku, ko tu teici, tāds maziņš, tāds oligarks, tāds Jurijs Jefedevs, kurš projektā ir no augusta, ka viņš 3,5 mēnešu laikā nopelnīs 8,000. Man vajag, lai tu man savet kopā ar viņu, un viņš man parāda bankas kontu, ka tiešām sistēma strādā. Mēs nākamajā dienā tikāmies pie mūsu partneru kompānijas Čilītis, Alfā, un mēs 4 stundas sēdējām, Jurijs man zīmēja, stāstīja. Es sapratu, tiešām viss strādā. Viņš parāda savu profilu, ka tur viss par ko, kāpēc, no kurienes tā nauda nāk. Es saku, Jurij, bet klausies, es iepriekš brīdināju, kontu tev būs jāparāda. Jurijs atver kontu, parāda, ka jā, reāli, viņš sāk darboties, viņam nav septembrī kapeikas salīdzinoši, oktobrī vairāk, novembrī vairāk, un decembrī vidū viņš nopelnīs 8,000 kopā. Es priekš sev izdarīju vienkārši skaidrs, man pilnīgi nekas, neviens nevar paliek. Tur kaut kā, ja tu saskat kaut kādus piramīdas, viens kaut ko tur saskat, ka tur tiesāšanas, ka kaut kas neizdosies. Es saprotu, ka sistēma strādā, cilvēki saņem, un es redzu, ko var saņemt. Ne jau man uzrunāja tie 8,000, ko var nopelnīt 3,5 mēnešiem. Es ieraudzīju vīziju un sapratu, cik šajā projektā patiesībā var iegūt naudu. Priekš kā man vajag naudu? Lielu naudu. Brīvība. Lai es varu darīt dzīvē kaut ko to, ko es gribu, nodarboties ar to, ko teikt, ko palīdzēt tam, kam es gribu. Man liekas, bet tā iespēja ir dažiem cilvēkiem pasaulē. Dažiem salīdzinoši 50 līdz 60 tūkstoši pasaulē cilvēki saņems no šī projekta liels naudas, un viņi zinās, kur viņi likt. Šo projektu neuzrunā cilvēks, kuri nezin, kur pa naudu ir, vai kuri nav pelnījuši. Es esmu saviem marketiem teicis, nepārdzīvot, kad kāds kaut ko nesaprata, kaut ko tur neatnāca. Nav lemts. Viņš nav pelnījis kaut ko labu dzīvē. Skarbi, jā, bet nav tā, ka ir norakstams. Pareizi teica, jā, mans kolēģis iepriekšējais, ka šis projekts nav domāts visiem. Mums vienkārši jāsaka, uzrunājam, piedāvājam. Šis nav tiešāk iedošana. Mēs iesakam šo biznesu cilvēkiem un visu. Iesakam. Ieteikšana biznesu. Tāpēc, kuram es iesaku izvērtēt sevi, paskatīties, ko es darīšu ar brīviem līdzekļiem, kur tiešām no šo projektu var izcelt un visu. Jā? Traki. Ok, forši, mums ir vēl... Skatē? Mums ir vēl viens kolēģis, kurš patiesībā ir mans āroda brālis, jo, ko nozīmē āroda brālis? Pirms gadiem 1994. gadā sāk spēlēt basketbolu. Labi, ka nesāk spēlēt pavisam profesionāli, spēlēt tikai tāds hobiju līmenī, bet šis nākamais cilvēks ir mans āroda brālis, jo viņš trenē mazas puikas, mazas meitenes, un viņš ir basketbola coach, treneris un vienkārši foršs cilvēks. Tāpēc ar skaļiem aplausiem Kristapu Kozlovski sagaidām priekšā. Šis skats. Es zinu, ka tu esi vairāk pieredzi runāt publikas priekšā. Tāda auditorija radīs pirmo reizi runāju. Es vienmēr, kad tu teiksi no rīta, kāds ir, ka tu esi tajā pusē, tad nāc šajā pusē. Ir tāds skrīnīgi, viņš ir. Bet labi. Tev arī viss kārtībā. Šī. Un tā lēnā. Viss notiek lēnām. Okay. Jā, tad tiešām es esmu Kristaps, jā. Tiešām ar Jāni esam izrādījušies kopā bijuši spēlējuši basketbolu. Mums ir kopā spēlējuši, mums ir hobijs basketbols un konkrēti mans sports. Es nekad mūžā neesmu darījis nekādu biznesu.
Kāpēc? Tāpēc, ka pirmkārt nav bijuši nekādi līdzekļi, tas ir viens. Es domāju, ka tas ir diezgan tāds pamatots iemesls, kāpēc mēs neuzsākam kaut ko darīt. Otra lieta, pateikšu godīgi, tas ir bailes kaut ko uzsākt. Bailes, es domāju, no jums, es domāju, paciet roku, kuram nav bailes. Ir kāds, kuram nav baile, godīgi. Es domāju, normāli, tas arī man, tas pats cilvēks esmu. Un trešām kārtām, zināšanas vai pārliecība par sevi. Tu daži vārdiņi sāks lekt ārā, ja, bet potens, nekas lušas nebūs. Es domāju, lēnām sapratīsim, kas tas ir. Bet pirmām kārtām, kurš es turpināšu savu sakāmo, un tā kā pareizi kolēģim tu teici, ka tu sagatavo kaut ko vienu, ir pateikt vienu, tu iznāc augšā, tu ir pateikt citu, bet tā ideja, es domāju, paliks tā pati un nekas nemainīsies. Pirmkārt, es pateikt paldies visiem tiem cilvēkiem, gan Uldim, gan Martinam, kas var sākt to visu pasākumu šeit Latvijā. Ja? Pēc tam viņu komandām, manai komandai, ja, kuras es kopā, Liena, Andris, Mārtis, Matīs, visi, kas ir bijuši šeit man apkārt šajā īsajā laika sprīdī, jo es esmu bijis šeit ļoti īsu laika sprīdi, tas ir mēnesis. Atšķirībā no iepriekš stāstītā no Valdē, ka viņam vajadzēja 2 mēneši. Godīgi sakot, es biju tāds trakais, ka man pietika vienu noklausīšanos info semināru, kad es sapratu, ka šeit kaut kas ir, kaut kas notiksies, kaut kas būs. Un tieši tā tas sociālais apliecinājums, viņš ir ļoti, ļoti mums svarīgs. Arī man ir ļoti personīgi svarīgs. Jo diez vai es neticu ciklonētiešiem, ja man kāds saka, viņi ir, es saku, ok, tas ir forši, tā viņš noteikti arī ir, bet vai viņi ir, kā man es neieraudzīšu, es viņiem neticēšu. Nu, lūk. Tāpēc komanda, kas man parādīja, un ne tikai komanda, bet arī cilvēki un šī visa apkārt notiekošais, to rada tādu pārliecību, un tā pārliecība zinātnes parādījās. Pirmais, ko es izdarīju, man reiz centos sasaistīt kopā savu biznesa projektu. Man pašam ir pats basketbola treneris, man pašam ir basketbola projekts, un tā ideja bija tāda, ka tās kartes varētu sākumā piešķilt visiem vecākiem, ja? Normāli, viņi tur 1 eiro, katrs nav, kaut kas būs. Ok. Tas bija tas pirmais vispār tā saprašana. Otrā tā saprašana bija tāda, ka, klausies, Kristof, tu savā darbā strādājis. Es esmu strādājis 13 gadu vienu darbu. Es esmu strādājis no rīta līdz vakaram. Es biju sākot ar apkopēju, beidzot ar menedžeri, sākot visos jomās, lai veicinātu savu projektu attīstību. Pēc kādu laiku tu saproti, ka tu strādā 1 gadu, 5 gadus, 10, tā tālāk. Kādā līmenī tu esi, kādā līmenī tu arī paliki. Jā, kaut pieaug bišķi alga, bet pa lielam tev virzība un attīstība nav. Tev nav. Ja mēs runājam par pensiju, ja Liena ir stāstīja, tu strādā, un kas būs tālāk, kas 30, 40, 50 gadiem, kas man notiks, ja? Mēs katrs sev varam šādu jautājumu uzdot, un mēs esam gatavi turpināt strādāt savu darbu tikpat godīgi, tikpat atbildīgi, ka to tā neko atpakaļ nesaņem pa lielam. Ok, forši, strādājam, turpinām strādāt. Ja mēs zinām, ko pamainīt, reāli, izaicināt sevi, pārvarēt sevi, iet tālāk uz priekšu. Mēs tam noticam, mēs to darām. Jā, mums var nesanākt, nekur nav garantija. Ja mēs mēģinām, mēs to darām, mēs ticam sev, mēs izglītojamies, un jums blakus es uzsveršu komandu, kas mums palīdzēs. Mans bija primārais noteikums. Ja es būšu viens šeit, paldies, es šeit nebūšu. Es jums nemēģināšu. Tik daudz atbalsts, cik es dabūju no savas komandas atpakaļ, ar materiāliem, ar informāciju, ar palīdzību, ar uz maniem 100 000 jautājumiem, atbildēm. Es varu piezvanīt vienalga cikos, vienalga, kā mēs zinām, mums atbildi. Tas ir primārais, kas man arī liek justies droši. Jūs paši zināt, ja jūs jūties droši, mums daudz kas var sanākt. Tas ir ļoti, ļoti svarīgi. Nu, lūk. Otra lieta – izglītošanās. Jūs neticēsiet, es pabeidzu 2 augstskolas, un viens augstskolas savā profesijā. Viens no retējiem, kuram ir krūts certifikāts basketbolā. Viss baigi skaisti, viss baigi smuki, bet to, ko es esmu iegūs šajos info semināros, ko mēs vedam otrdienās, ceturtdienās, to, ko es esmu iedevis Elite Upgrade treniņā, kas bija Prāgā, treniņas seminārā, to, ko es iegūs, ko šeit dzirdot jūs, kad jūs nākat šeit, tā kā es runāju. Tas ir fantastisks. Tu nevar par kādu naudu iztērēt, nopirkt. Ja? Tas ir tas, ko mēs iegūstam, kur mēs nevaram, tas ir kādu pasaka tādu vārdu.
Jūs saprotat, ko es domāju, ja? Un kad mums sāk šeit kaut kas galvā notikt, un jūs saprotat, kas te notiek, un jūs veidojat uz savu komandu. Es pateikšu godīgi, man nav komandā neviena cilvēka šobrīd. Es esmu mēneši šeit, man nav neviena. Es esmu vienu uzņēmumu pieslēdzis. Un aprunājos kādiem 10 cilvēkiem. Un pēdējais, ko es runāju, bija 2 dienas atpakaļ. Es ar čalu savu paziņu dienīgu draugu runājām, mēs 3,5 stundas runājām viņu. Mēs runājām, es nebiju plānojis, ka runāt no visu māc, ka nevajag runāt 3 stundas, pietiek, viņi pastāst 2-3 minūtēs, viss būs kārtībā. Bet tā sanās, ka mēs sākām runāt. Tas, ko viņš man pateica pašās beigās, tas šīs sarunas, tas, kas parādās šeit, potenciāls te ir milzīgs. Es viņam piekrītu. Potenciāls te ir milzīgs ar vienu noteikumu. Ja tu izglītojies, ja tu pats strādā, un tu izvirzi mērķus, kurus tu gribi sasniegt. Mēs zinām, ka katrs mērķis sasniedz savā ātrumā. Jurijs to izdarīja 3 mēnešos, es saprotu, vai vienā mēnesī? 3 dienās, viss ir super, viss kā fenomens. Tas būs 1 no 1000, 1 no miljonu, nav svarīgi, cik. Mans mērķis ir, viņš nav limitēts. Es zinu, ko es daru, es zinu, kur es seju, es zinu, ko es gribu. Vai tā būs 1 diena, vai tās būs 2 dienas, vai tas būs mēnesis, vai tas būs gads, man tas neinteresē. Es nezinu, kurš ātrāk, te nav sacensības, kurš pirmais. Te nav tādas sacensības. Es sacensības, ko tu gribi pats priekš sevis. Nu, lūk, tas ir īsumā par mani un par savu filozofiju, ko es domāju, daudziem no jums, mēs arī runājām ārpusē, es 2 nepazīstamiem cilvēkiem, mēs parunājām, papļāpājām, arī man viens kolēģis šeit klāt pirmo reizi, ja? Un es domāju, ka jums daudziem ir kaut kāds neatbildēti jautājumi. Nevērtieties no tiem jautājumiem, uzdodat tos jautājumus uz sev vēl un vēl un vēl, tās atbildes jums nāks pašas. Jūs sajutīsiet, vai tas būs vai tas nebūs. Paldies!